onkulis ir atpakaļ. Pēc 4 mēnešu klusēšanas ir atgriezies. Vai, tā, kur bija, kas notiks? Davai, ātri pāris vārdos. Es zinu, ka tas nepatīk cilvēkiem, kas daudz runāja. Kopš pēdējā video, tas bija Tenerife laikam. Tur taisot video nojāja zemē iPhone, tas ir beigts, viss materiāli tur iekšā. Vajadzēja pirkt jaunu telefonu un tad tu domāji, neko nefilmēšu, vai nav laika un slinkums, bet, pagāja kāds brītiņš tagad, kas mums tagad ir 18. augusta piekdiena, sākās atvaļinājums. Mēs laižam jaunos piedzīvojumus, tāpēc es domāju, ir kaut kas jāpafilmē. Parādīšu, kas ir noticis. Kas notiek. Tā, uz doto momentu. Tā, piekdiena, gaidam kundzi no darba. Tā, kas mums ir? Mums eko pulkstenis rāda bankti ir 2. Mēs šonadēļ laižam kaut kādā dūlā piedzīvojumā. Jo parasti jau kā jau holidays kaut kur brauc, bet all-in, kaut kādā viesnīcā gulēja pie baseina, dzēra vīnu un arī neko. Šogad izdomāju kaut kādu dūlu ideju. Abusiņi jābrauc. Tātad, kas ir, kad? Šodien vakarā mums ir prāmis. Prāmis mums ir, ja nemaldos, 10. Pasēdēs, papļāpās, bišķi minūtes 5. Vai to telefonu, kur nostumēt? Labi, paturēs. Tā, prāmis ir vakarā 10. Kur mēs braucam, ko darīsim vispār? Jā, laikam pateicu, kāpēc nefilmēju. Tur bija, ka tur tie video palika tajā telefonā, kas beigts ir. Tā, tad tagad izdomājam šogad brauksim uz Eiropu ar busu. Uz kurien konkrēti nezinām, bet gāzēs kaut kur. Un domāju, ir jāpafilmē līdz, kā iet. Bļa, karsti šodien mums. Tā, pulkstenis jau ir 2. Mums vajadzētu 4 tīties no mājas, kaut kā 5, 6, nezinu. Pagaidām viss tas izskatās vēl šitādi. Pilnīgā barda kā visi. Mantis te vēl stāv. Tas viss ir vēl jāsaliek mašīnā. Tā, karoči, kur braucam? Kāds plāns pirmai dienai? Virzieni ir tā, ka nav mērķa, ir virziens. Virziens varētu būt kaut kur Itālijas puse kaut kur. Pagaidām nav skaidrības vēl, bet domāju, ka būs virziens kaut kur uz te. Tātad, šonakt, kas plānā? Vakarā braucam ārā līdz ostai, naktī pāri, pa nakti vajadzētu izbraukt Franciju, Beļģiju, un no rīta vajadzētu būt Luksemburgā. Luksemburgā mēs paliekam kā minimums 1 sutku, jo gribam apskatīt pilsētu aiziet, un tas svētdien brauks kaut kur tālāk, domās kaut ko. Bet pagaidām tāds ir plāns. Tā, aizdēm es parādīšu, cik tālu mums ir busiņi tikušies. Un tad jau ies krāmēties. Bārdi jānodala, lai cilvēkos var iet. Eku saimnieks atbrauc mājā. Eku šitais arī viss ir izdarījis, ja? Principā viss ir buri. Šodien apķēpājām busiņu. Tādu huņu sarakstījām. Tā, kas mums te iekšā notiek? Nekas nav mainījies sīkam māju uz jumta. Tā, pašiem te, tas tur tā. Iekšā pagaidām ir šitā. Bet te būs madracis vēl iekšā. Paika. Šis tas, viss kaut kas, ka dzīvošana būs te. Jo doma ir dzīvot plus mīnus kaut kādos kempingos, jeb viesnīcu droši vien kādu ņemsim. Bet, skatīsimies kempingi, kaut kādā R&B. Tā, ko? Davai esiet krāmēties, un tad es
Un pavisam kopumā, es domāju, ka visu to nedēļu kaut ko katru dienu pa biškam ieliks, kad vidiku, kā mums iet, bet, jā, davai mēs iet krāmēties. Vēl jāiebrauc bodē, ūdens jāpaņem, šis tas. Un tad jau laižam uz Dovai. Hei, mēs uz kuģi, ne? Tā, mūs pirmais tas te, kā viņš saucā, atskaits punkts. Eko Anglijai saka čau. Uz kaut kādu brītiņu jūs te paliek. Mēs laidīs tālāk. Pulkstens 11 vakarā. Jā, 11 ir? Jā, ir 11. Un esam uz prāmi un... ko darīs tagad? Ies ķemēt bodīti. Jā, iet uz bodīti. Davai. Visādi jau tirgotāji saviem krāmiņiem, suvenīriem. Galvenais. Hello. Ir svētdienas rīts. Pamodāmies Luksemburgā. Un jāaiziet toaletes, dušas. Un laižamies tālāk uz Vāciju. Vakardien pavadījām pa pilsētu. Vakarā kaut ko uztaisījām ēst. Gājām pie miera. Īstenībā baigi ātri pagāja diena. Un tā te mūsu te kempings. Tiku mēs te kaut kur galā. Tur augšā vēl viena tāda paša māja kā mums. Ir arī šitādi ir štābiki. Tur jāaiziet līdz toaletēm, jānomazgā muti. Jāaiziet kafiju, jāpadod. Dušiņām. Tad jau dodamies ceļā. Šodien pēc plānām kaut kādas 8 stundas vajadzētu pabraukt. Ne, 6 laikam. Vai 8. Ne, 6 pēc Googles. Pēc mums ir droši vien, ka sanāks 8. Tā, pēc līdz Austrijas robežai. Šodien tāda tīra pabraukšana, kaut kur pa ceļam piestāt. Tā. Bet kempings, jā, diezgan
tāds tranzītājot veids cauri Luksam kaut kur. Šitam piestāta forši sabiedriskais visu Luksemburgā pa brīvu, tā kā ārpusēji pietura, gan autobusam, gan tramvajam ielec iekšā, banka prom. Ekofonā var redzēt, ja arī ar vieglajiem braucēju. Ar teltiņām var palikt. Tā kā nebija dārgi, man liekas 32 bija, vai 36 ar visu elektrību. Tā. Labi, jāiziet toaletē. Nu, beidzot mēs atbraucām, visu dienu braucām. Pabraucām Minhenai garām, pie pašas Austrijas robežas, tur viņā pusē jau ir Austrija. Te tādu parku atradām, ūdens kaut kādu, kā es nezinu, kā šitie te saucos, kas tur braukā. Vispār pa čīpo. Nekā jau īpaši te nav, bet pa desmitnieku te naktī jāsamaksā. Un tā, skaisti vietas, lietas tikai ir bijis, kamēr mēs atbraucām. Kalni apkārt. Paliksim te un no rīta, lai mēs jau šaujam augšāk tur kaut kur kalniem pāri. Jo diezgan vietas sūdīgi bija atrast. Un tā, parādīšu kaiku, kā mūsējo šito te štābiku uzbūvēja. Davai paskatīs, tūlīt attaisīs, vai tikko atbrauc nomaksāju un tūlīt sagatavošu štābiku augšējo, parādīšu, kā viņš atverās vaļā. Ja? Apskaties, cik īzijā vispār. Hopiņā. Es nemam. Ja? Gatavs. Šito te vēl var uzbūvēt. Šitais ielēja kastē un māja gatava. Vai ne?